viņš arī citviet saka, vecajā darībā, ka viņš nāks un purinās zemi, lai nopurinātu visus bezdevīgos. Tas, protams, tā tēlaini runājot, jo viņi nonāks ellē un pēc tam šajā uguns jūrā. Tad viņš saka, ka viss, kas var tikt purināts, viņš tiks nopurināts. Es iesāku par 6. zīmogu, un es vienkārši visādas lietas minējams, un es paturpināšu tālāk. Un tas teksts par 6. zīmogu vēlreiz ir, es uzlūkoju, un kad viņš bija atvēris 6. zīmogu, un bija liela zemestrīce, un saule kļuva melna, kā matu maisaudums, un mēnesis kļuva kā asinis. Un debesis zvaigznes krita uz zemi gluži kā vīģes koks met savas neienākušās vīģes, ka tas tiek purināts no varena vēja. Un debesis aizgāja kā rullis, kad tas tiek satīts, un ikviens kalns un sala tika izkustināti no to vietām. Un zemes ķēniņi un lielie un bagātie un galvenie kapteiņi un varenie un ikviens kalps un ikviens brīvais paslēpās alās un kalnu klintīs un sacīja kalniem un klintīm, krītiet uz mums un paslēpiet mūs no tā sejas, kas sēž uz troņa un no jēra bardzības. Jo viņa bardzības lielā diena ir atnākusi un kurš spēs pastāvēt. Tad mēs jau apskatījām nedaudz šīs lietas, kas tur pirms tam bija. Kā es teicu, ka šie zīmogos 6. un 7. atverās un parādās viss, kas ir pēc tam sīkāk aprakstīts. Šeit ir tā kā vienā brīdī aprakstītas ļoti daudzas lietas, bet tas nenotiek uzreiz viss. Notiek vairākas lietas pēc kārtas. Un tad pirmo mēs apskatījām, ka šī zemestrīce, ka Dievs, tad, kad viņš parādās, viņš bieži vien parādās ar zemestrīci, un viņš parāda to, ka viņš ir daudz varenāks par jebko šīs zemes, un ka cilvēki liek paļāvību uz to, ka zeme ir nekustīga, uz to, ka viņi varēs staigāt stabili, aizbraukt, un viņi to paļaujas. Viņi paļaujas uz to, ka viņi varēs iesēt, tur izaugs, ceļš būs tajā vietā, kur viņš bija vakar, bet Dievs, tā kā viņš nāk, viņš ar zemestrīci parāda, ka viss nav, te nekas nav stabils, te nekas nav paliekošs, un ka šī zeme var tik kustināta no tās vietas un pārveidota. Arī par to, ka šīs zīmes debesīs, kuras arī Jēzus apsolīja par to, ka debesis spīdekļi aptumšojas un mēnesis paliek sarkans, un ka tas raksturo arī to, ka Dievs ir tā teikt aizgriezis savu seju, arī, ka tas bija līdzīgā veidā, kad Jēzus bija pie krusta un arī debesis palika tumšas, un tas bija apsolīts jūdiem un izrēliešiem, ka tas būs viņu bēda diena un viņu soda diena nāk, un arī tad, kad pasaule tiek sodīta, tad pasaules spīdekļi tie, kas visu laiku, kur cilvēki ir paļaujušies ziņā, ka viņi būs un ka viņi rītdien atkal uzlaiks, rītdien atkal dos gaismu un dzīvo pēc tā, ka viņi arī var tikt aptumšoti. Un tad tālākās lietas arī gribēju pieminēt, kur viņš min par zvaigznēm, par debesu spēkiem un par kalniem. Un tad pirmkārt par zvaigznēm, kur viņš saka, ka krīt zvaigznes un satinās debesis. Un Jēzus arī evaņģēlijā, vēlreiz jums vienkārši atgādināšu to, ka Jēzus jau evaņģēlijā to pateica, un viņš to pateica daudz tādā īsākā frāzē, kur viņš teica, būs zīmes saulē un mēnesī un zvaigznēs. Tas bija Lūkas 21, un viņš arī teica, cilvēka siržu pamiršana tiem baiļu dēļ un gaidot, kas nāk uz zemi, jo debesu spēki tiks purināti. Un tad tie redzēs cilvēka dēlu nākam mākonī ar spēku un lielu godību. Un kad tas iesāk notikt, tad lūkojieties augšu un paceliet savas galvas, jo jūsu izpirkšana tuvojas. Šīs ir zīmes, kuras mēs gaidām, ar bijāšanu, tomēr, jo viss, ko Dievs rada, kas ir pāri mūsu spēkam, tas dod tādu bijību. Bet te pašā laikā arī ar pacietību mēs gaidām šo Jēzus nākšanu ar prieku, ka viņš nāks un viņš saka, tad, kad viņš nāk, paceliet savas galvas augšā, skatieties augšā un esat gatavi, ka jūs varēsiet tikties ar savu kungu. Un viņš tāda viņš nelika tik lielu uzsvaru uz to, ka būs šīs visas zīmes un būs tas viss briesmīgais, kas nāks pār zemi, bet ka mēs gaidām to kungu. Un tad, kad mēs arī mācāmies par šīm 6 pamatmācībām, nākamā lieta, ko mēs gaidām, ir nevis antikrists vai kaut kas cits, bet mēs gaidām mirušo augšā celšanos. Tas ir nākamā lieta, uz ko mēs gaidām. Ja es nāku mirušie ceļās augšā, tā ir mūsu cerība, uz ko mēs vēršam savu prātu.
Arī Mateja Markus arī viņš teica, un viņš teica, debesis zvaigznes kritīs un spēki, kas ir debesī, tiks purināti. Un tad tie redzēs cilvēka dēlu nākam mākoņos ar lielu spēku un godību. Tad ir viņa nākšanas šī diena. Pirms viņš nāk, ir tātad visādi šie brīnumi, visādi šīs lietas. Un tas, ko vēl šeit var redzēt, tā vismaz izskatās, ka tā, kad viņš nāk, tā, kad viņš tā kā ir atnācis, tad ir viņa lielā bardzības diena. Tad ir, nezinu, vai viņš tā kā, vai izskatās tā, ka šī pasaule tiek tiesāta kaut kādā posmā, viņa tiek tiesāta ar atvērtām debesīm, jo tur rakstīts, ka debesu spēki tiek purināti, aiziet šīs debesis, un tad viņš ir atnācis, un tad viņš dod savu bardzību pasaulē. Un tur arī teikts, kur šie cilvēki saka, krītiet uz mums un paslēpiet mūs no tā sejas, kas sēž uz troņa un no jēra bardzības. Tad, ka viņi kaut kādā veidā, es nezinu, vai viņi tieši viņu redz tādā veidā, bet ka viņi apzinās, ka viņš ir nācis un ka viņš ir šeit virs zemes un viņš tiesā šo pasauli. Un tad viņš saka, ka šīs zvaigznes un tad ne tikai saule un mēnesis parāda viņām šo tiesu, bet arī zvaigznes. Un pašas debesis kustās. Es varu iztēloties, kā ir briesmīgi, kad zeme kustās. Mums nekad nav bijuši šeit zemestrīce, bet kā ir tajās vietās, kur kad zeme kustās un izveidojas plaisas, un tu redzi, ka māja iebrūk, un varbūt koks kāds iegāžas cilvēku kaut kur. Bet kā ir, kad debesis vēl trīc, ka tu paskaties uz augšu, uz leju, viss trīc, un viss nav nekas stabils. Un kāds cilvēkos ir šis izmisums. Un arī šos par šiem spīdekļiem arī vecajā derībā es jums lasīju dažādas raksturvietas par viņa nākšanas dienu, par sodu, un Joēla grāmatā rakstīts zvaigznes nespīdēs. Ecehiela grāmatā rakstīts, ka tiks aptumšotas zvaigznes. Un šos spīdekļus arī cilvēki saprot kā pašsaprotamu lietu. Tad tu vari apskatīties žurnālā, kurā mēnesī, ne žurnālā, mūsdienās arī internetā, kurā mēnesī, kurā brīdī zvaigznes, kur atrodīsies, viņas vienmēr tur riņķos pa savu ceļu. Tu vari apskatīt, kur ir katra zvaigzne, un viņas ir stabili, tur viņas paliek. Un kāds ir cilvēkos izmisums, kā šeit rakstīts Lūkas evaņģēlijā, bailes, siržu pamiršana, ka kaut kas tāds, ko tu nespēji kontrolēt, viņš beidz spīdēt. Vienkārši beidz spīdēt. Viņš aptumšojas, viņš krīt. Tā ir panika un bezcerība. Dievs te parāda savu varenību un pilnīgo kontroli. Joēla 2. grāmatā arī teikts, zeme trīcēs to priekšā, debesis drebēs, saule un mēnesis būs tumši, un zvaigznes atraus savu spīdēšanu. Un šeit arī tiek parādīts, kurš ir pāri visam. Jo cilvēki jau kopš, nezinu, kura laika, gandrīz kopš iesākuma ir pielūguši sauli, mēnesi, zvaigznes. Vienmēr taisījuši kaut kādas tur pielūgsmes vietas, viņiem godinājuši arī izrēlieši vairāk kārt krita šajā grēkā, kur Ecehiela grāmatā viņš saka, ieej paskaties templī, ko viņi dara, un viņi godina sauli. Viņi godina visu debesis karapulku. Un, lai arī mūsdienās nav vairs tādā, visur tāda godināšana, kaut gan tomēr ir, cilvēki tomēr tā pievērš ļoti liela uzmanību tam, jo ir astroloģija, arī visādas citas mācības par to, kā šī saule, mēnesis, zvaigznes, kā viņi ietekmē tavu ceļu. Bet, kā cilvēki visu laiku uz to domā un fokusējas, un tā kā viņiem tas liekas, ka tās lietas kaut kādā veidā nosaka tavu likteni, kurā tu zvaigznājā esi piedzimis, un kurā tev ir dzimšanas diena, kurā tev tur varbūt apprecēsies, kurā tur vēl kaut kas, un tad tas viss nosaka, kā tu dzīvosi. Tādā veidā cilvēki godina viņus, bet arī mūsdienās tiek taisītas visādas filmas un fantāzijas par ceļošanu kosmosā un zvaigžņu mēnesis, tur iekarošanu, apceļošanu un tam līdzīgi, un arī cilvēki bērnus māca tādā veidā, ka viņi domā par tām lietām, fantazē ļoti daudz par tām lietām, un ka tur nāk kaut kādas citas civilizācijas un valda pār mums un visādas fantāzijas par to. Un arī cilvēki pievērš tam pārāk lielu uzmanību, tā teikt, ne tā kā Dievs to ir paredzējis, jo viņi vienkārši spīdekļi, kas doti, lai spīdētu, dotu gaismu uz zemes. Bet tad, kad Dievs nāk uz šīs zemes un viņš rāda šo tiesu, viņš parāda, ka viņam ir kontrole pār visu. Viņš ir pār visu. Viņš kontrolē visu, kas notiek debesīs. Un pat, ja visu šo laiku zvaigznes gāja vienā ritmā, saule gāja vienā ritmā, mēnesis visu laiku tā kā bija paredzēts, viņš var to visu pārvērst, pagriezt. Līdzīgi kā, kad Jēzus nāca un viņš pavērsa to gaitu, kā izrēlieši staigā, viņš
Viņš vienkārši parādīja, ka viņš var darīt citādāk. Viņš var likt aklajiem redzēt, viņš var likt kurlajiem dzirdēt, viņš var likt mēmajiem runāt, klibajiem staigāt. Viņš pavērš to visu, viņš maina to visu, pārvērš ūdeni vīnā un citas lietas. Tagad Dievs nāk, lai arī viņš ir radījis visu, it kā šeit likumi, viss notiek pēc likumiem, viņš ir pāri tam visam. Un daudzkārt viņš to saka savā grāmatā Bībelē, ka tad, kad viņš nāks, tad viņš tā darīs. Ja Esaijas 13. nodaļā arī, tā bija tā rakstījota, ko es arī pagājušajā jums lasīju, kur viņš saka, tāpēc es purināšu debesis un zeme tiks nocelt no tās vietas karapulku kunga bardzībā un viņa nikno dusmu dienā. Un tā būs kā dzenāta briežu māte un kā avs, ko neviens nepaņem. Tiek viens griezīsies pie saviem paša ļaudīm, neviens bēgs uz savu pašu zemi. Viņš par zemi runā, ka tā kā dzenāta, medībās, kad cilvēki dzenā kaut kādu dzīvnieku un viņš nezin, kur likties un skrien uz visām pusēm. Un viņš saka, ka zeme tādā pašā veidā viņa tiek purināta, kratīta un arī debesis. Un tad viņš saka par zvaigznēm, ka viņas kritīs kā vīģes no koka, kad tiek purināts no stipra vēja, kuras pat nav ienākušās. Gatavas vīģes viņas pašas krīt, Dievs tā uztaisīs, ka atdalās un nokrīt tā kā āboli, ka viņi sasniedz šo pilnbriedu. Bet jūs droši vien atceraties vakardienas vēja, kā šis vējš, viņš purina un viņš gāžas tās lietas, kurām parasti nav jāgāžas. Kā koks izgāžas ar saknēm un kā zari lūst, kuri parasti nelūst. Un viņš saka, tāpatās arī šīs vīģes, kuras nav ienākušās, viņas gāžās, krīt zemē, un tāpat šīs zvaigznes. Tā ir, ka tādā veidā izskās šīs debesis, tā zvaigznes, kurām nebūtu jākrīt, viņas vienkārši kratās un krīt uz zemi. Un arī Ebreju vēstulē, tad, kad mums ir teikts par to, ka mums jābīst tās Dievs, kuram mēs kalpojam, 12. nodaļā, viņš saka, raugiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā, jo ja tie neizbēga, kas noraidīja to, kas runāja uz zemes, daudz vairāk mēs neizbēgsim, ja mēs nogriežamies no tā, kas runā no debesis. Kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka te runāts par viņa balsi, jo viņš saka, kura balss tad purināja zemi, tad viņš ar savu balsi var likt zemē trīcēt, tāds ir Dieva spēks. Un viņš saka, lai jūs nenoraidat, jo tad, kad viņš nāca Sīnijā kalnā, atcerieties, visas kalns drebēja. Visi cilvēki bijās un negribēja nākt arī tūmā. Visas kalns briesmīgi trīcēja. Un viņš saka, kura balss tad purināja zemi. Bet tagad viņš ir apsolījis sacīdams vēl vienreiz es purināšu ne tikai zemi, bet arī debesi ar savu balsi. Dievs var pateikt vienu vārdu un viss viņā radītajā pasaulē trīc. Un viņš saka, un šis vārds vēl vienreiz apzīmē tā noņemšanu, kas tiek purināts, kā tas, kas ir taisīts, lai tas, kas nevar tikt purināts, var palikt. Tādēļ, lai mums saņemot valstību, kas nevar tikt kustināta, ir žēlastība, ar ko mēs varam kalpot Dievam pieņemami ar cieņu un dievišķu bijāšanu, jo mūsu Dievs ir rijošs uguns. Viņš arī citēt saka, vecajā darībā, ka viņš nāks un purinās zemi, lai nopurinātu visus bezdevīgos. Tas, protams, tā tēlaini runājot, jo viņi nonāks ellē un pēc tam šajā uguns jūrā. Bet tad viņš saka, ka viss, kas var tikt purināts, viņš tiks nopurināts. Un arī par šīm zvaigznēm atklāsmes grāmatā mēs arī redzam, ka daļa zvaigžņu krīt no debesīm, tāpēc, ka viņas raksturo eņģeļus, viņas ir bijušas nepaklausīgas. Tas, kas sataļās kopā ar vēlnu, ar sātanu. Un tad viss, kas nav stabili iesakņots Dievā, kas nav pie Dieva, kas nav, kur avots nav Dievs, bet kas ir atkāpies no Dieva, viss tiek purināts un viss tiek izkustināts no tā vietām, kad viņš purina zemi un debesis. Bet viņš saka, jūs esat saņēmuši valstību, kura nevar tikt kustināta. Tad mēs esam Dieva valstībā stabilā vietā, kas nevar tikt kustināta. Un viņš saka, lai mēs kalpojam Dievam ar bijāšanu. Un arī tad tālāk mēs redzam, ka ne tikai zeme un debesis tiek kustināta, bet arī uz zemes tie veidojumi, kas ir uz zemes, tiek kustināti. Ko viņš saka, ik viens kalns un sala tika izkustināti no to vietām. Tātad viss, kas nav viendabīga zemes masa, kas ir paaugstinājies vai kas ir atdalījies, viņš tiek kustināts, kratīts. Un tas arī parādās atklāsmes grāmatā citās vietās, un ceļš, to mēs redzam 16. nodaļā pie pēdējā bardzības kausa, 7. bardzības kauss, kas ir pati pēdējā Dieva mocības, kas nāk uz šo zemi, kur arī Babilona tiek iznīcināta.
Tur rakstīts tā, 7. eņģelis savu kausu izlēja gaisā, un no debesis tempļa un no troņa nāca liela balss sacīdama, tas ir darīts. Un tad šeit prātās specifiski tas, kas aprakstīts šajā zīmogā iepriekš. Bija balsis un pērkoni un zibeņi un liela zemestrīce, kāda nebija kopš cilvēka bija uz zemes. Tik varena zemestrīce un tik liela. Un lielā pilsēta tika sadalīta 3 daļās, un tautu pilsētas krita. Un lielā Babilona tika pieminēta Dieva priekšā, tai dot viņa bardzības niknuma vīna biķeri. Un ikviena sala bēga prom, un kalni netika atrasti. Tad arī te ir rakstīts, ka pie šī 7. bardzības kausa salas bēga un kalni netiek atrasti. Kad laikam tiek nolīdzināti un salas tiek pievienotas zemē vai kas notiek, kaut kas tam līdzīgs. Un citādi Bībelē arī ir rakstīts par Dieva sodu, kā kalni trīc un tā tālāk, ka notiek visādas šīs lietas. Es nelasīšu visas tās lietas, bet, piemēram, Jeremijas 4. nodaļā, kad viņš runā, man liekas, tas bija par Ciānas sodu, kad viņš vecajā darībā sodīja Ciānu. Un viņš sacīja, es uzlūkoju kalnus un rautie trīcē, un visi pārkalni viegli kustējās. Un es uzlūkoju un rau nebija cilvēka, un visi debesu putni bija aizbēguši. Un es uzlūkoju un rau auglīgā vieta bija tūkstnesis, un visas tās pilsētas bija nolaustas pie tā kunga klātbūtnes un caur viņa niknajām dusmām. Jo tas kungs ir sacījis, visa tā zeme būs pamesta, tomēr es vēl nedarīšu pilnu galu. Šis ir par Izraēlu, šis sods, bet principā, tad, kad viņš nāk pār visu zemi, tad ir līdzīgs sods pār visu zemi. Jo viņš saka, ka viņš tur izpostīs, visi bēg projām un ka viņa dusmas ir nākušas. Un te viņš saka tātad tās lietas, kur, tā kā, ja trīc zeme, tad cilvēki meklē vietas, kur patvērties parasti. Un kaut kur viņi bēga, kā domā, varbūt paspēs. Vai arī viņi zina kaut kādu lietu, kur var paspēt, kā parasti. Bet šeit viss tiek uztināts. Tad tu vari teikt, kā bēgt no Dieva vaiga, uzkāpt augstu kalnos. Un tā kā tu paslēpties kaut kur, bet nevar tomēr. Jo tas tiek uztināts. Tu vari aizbraukt varbūt uz tālām salām, prom kaut kur okeānā, bet nē, viņš saka, viss tiek uztināts. Iesaist 54. gadā, bet nodaļā teikts, jo kalni aizies un pakalni tiks nocelti, bet mana laipnība neaizies no tevis. Tad viņš runā par to, ka nākotnē būs citādāk, kalni tiks nocelti. Man liekas, arī tas bija iemesls, kāpēc tā notiek, tāpēc, ka viņš taisīs vienu kalnu pa visu zemi, kurš ir šis Ciānas kalns, kur visas tautas plūdīs uz viņu un kur viņas varēs mājot un atrast to kungu. Un arī tur rakstīts, ka cilvēki, atklāsmes grāmatā rakstīts, ka cilvēki baidās no jēra dusmām, ka viņi prasa, lai kalni krīt. Tātad viņi apzinās, ka tas ir Dievs, kurš ir nācis sodīt pasauli par grēkiem, un viņi arī apzinās, ka tas ir jērs. Šis jēzus, kurš pirmajā reizē viņš nāca kā šis pazemīgais jērs, kurš nesa visiem glābšanu, nesa visiem palīdzību. Un viņi zina, ka viņi viņu ir noraidījuši, un viņi saka, paslēpiet mūs no jēra dusmām, no jēra bardzības. Tātad cilvēki kaut kādā veidā viņi apzinās, ka tas tomēr ir šis jēzus, kaut arī nevājoši daudz varētu teikt, kurš tad ir īstais Dievs, kur tad ir patiesība un kāpēc man jātic tam Jēzum un visādas lietas. Neviens nav pierādījis, ka Jēzus bija un visu kaut ko cilvēki mēdz teikt. Bet tad, kad nāk šis sods, tad viņi saka, paslēpiet mūs no jēra bardzības. Tad visa viņu lepnība un augstprātība ir mitējusies. Un vairāk kā Bībelē šāda frāze ir minēta, kur, kad ja Dieva bardzība nāk, tad viņi cilvēki saka, kalniem paslēpiet mūs, kur viņi kliedz nevis uz to kungu apžēlējas par mums, bet viņi, piemēram, Hozejas grāmatā saka, apsedziet mūs, te sacīs uz kalniem apsedziet mūs un uz pakalniem krītiet uz mums. Un arī Jēzus teica, tad, kad viņš runāja par Jeruzalemes izpostīšanu, kur viņš teica tām sievietēm neraudiet par mani, bet raudiet par sevi un saviem bērniem. Viņš teica, tad tie iesāks kalniem sacīt, krītiet uz mums un pakalniem apsedziet mūs. Jo, ja šo dara zaļā kokā, kas tiks darīts sausā? Tas notika, arī tajā laikā, kad pār jūdu nāca šīs lielās mocības, bet mēs redzam arī, kā tas nāk pēc tam pār visu pasauli. Jo arī citviet tas pieminēts Jesejas, piemēram, 2. nodaļā, to man nāksies nedaudz garāk izlasīt, jo tur tāda laba nodaļa.
par pēdējiem laikiem, par šo Dieva sodu, kas nāk. Un tur rakstīts, notiks pēdējās dienās, ka tā kunga nama kalns tiks nostiprināts kalnu virsotnēs un tiks paaugstināts par pakalniem. Un visas tautas uz to plūdīs, un daudz ļaužu ies un sacīs, nāciet un dosimies uz tā kunga kalnu, uz Jēkaba Dieva namu. Un viņš mums mācīs par saviem ceļiem, un mēs steigāsim viņa tekās. Jo no Ciānas izies likums un tā kunga vārds no Jeruzalemes. Un viņš tiesās starp tautām un norās daudz ļaudis, un tie pārkals savus zobenus lemešos un savus šķēpus cērtnēs. Tauta nepacels zobenu pret tautu, nedzers tie mācīsies karu. Ak, Jēkaba nams, nāciet un steigāsim tā kunga gaismā. Tas ir, viņš jau saka, ka tā būs pēc tam, bet viņš saka par to, kāds sods ir pirms tam gaidāms. Kur viņš saka arī par jūdiem. Viņa zeme ir pilna ar sudraba un zelta, nedz ir gals viņa dārgumiem. Viņa zeme arī pilna zirgu, nedz ir gals viņu ratiem. Viņa zeme ir pilna elku. Tie pielūdz savu pašu roku darbu, ko viņa pašu pirksti ir taisījuši. Un viduvējais klanās un lielais pazemojas, tāpēc nepiedod tiem. Ieej klintī un paslēpies pīšļos aiz bijāšanas no tā kunga un viņa majestātiskuma godības dēļ. Cilvēku iedomīgie skatieni tiks pazemoti, un cilvēku lielmanība tiks noliekta zemē, un tas kungs vien tiks paaugstināts tajā dienā. Jo karapulku kunga diena būs uz ikvienu, kas ir lepns un iedomīgs, un uz ikvienu, kas ir pacelts, un viņš tiks novest zemu, un uz visiem Lebanona ciedriem, kas ir augsti un pacelti, un uz visiem Bašanas ozoliem, un uz visiem augstajiem kalniem, un uz visiem pakalniem, kas ir pacelti, un uz ikvienu augstu toni, un uz ikvienu apjostu mūri, un uz visiem taršišas kuģiem, un uz visiem patīkamajiem attēliem. Un cilvēku iedomība tiks noliekta zemē, un cilvēku lielmanība tiks darīta zema. Un tas kungs vien tiks paaugstināts tajā dienā, un elkus viņš pavisam likvidēs. Tad šis izskās par to laiku, kad Jēzus nāk tiesāt zemi, un kad neviens cilvēks vairs nevarēs pastāvēt savā iedomībā. Lai arī visi cilvēki, viņi kaut kādā veidā viņiem ir šis lepnums, un viņi daudziem vairāk, citiem mazāk. Tajā dienā nebūs nekā, par ko lepoties, jo visus, ko tu esi paļāvies un cerējis, viss tas brūk. Un viņš saka, viss, kas ir augsts, ko cilvēki ir pacēluši, viss tiks sagāsts arī. Līdzīgi kā šis Nimrods gribēja uzbūvēt, kas Bābelē, viņi gribēja uzbūvēt šo toni, kas aizsniedz debesis. Viņš saka, ka viss ik viens augsts tonis, ik viens apjosts mūris, ik viens augsts kalns, viss tiks pazemināts. Un ka tas kungs vien būs augsts tajā dienā. Un tad rakstīts, ka viņš elkus likvidēs, un tie ies klinšu caurumos un zemes alās aiz bailēm no tā kunga. Un viņa majestātiskuma godības dēļ, kad viņš ceļas briesmīgi purināt zemi. Tajā dienā cilvēks savus sudraba elkus un savus zelta elkus, ko tie ik viens savu taisīja pielūgt, metīs kurmjiem un sikspāņiem, iet klinšu plaisās un robainu klinšu galotnēs, aiz bijāšanas no tā kunga, un viņa majestātiskuma godības dēļ, kad viņš ceļas briesmīgi purināt zemi. Tas, kur viņi patverās, kur viņi meklē patvērumu, ir kalni, klinšu caurumi, alas, bet tas ir tikai šķietams patvērums, tas tikai viņu iztēlē, jo kas var paslēpt no jēra, kas var paslēpt no tā kunga, kad viņš nāk tiesāt zemi? Jo viņi saka, paslēpiet mūs no tā sejas, kas sēž uz troņa no jēra bardzības, jo viņa bardzības lielā diena ir atnākusi, kurš spēs pastāvēt. Viņi apzinās, ka tas ir sots, un ka viņi ir pelnījuši to bardzību, un ka neviens nevar pastāvēt šīs bardzības priekšā. Un Dievs, lai arī viņš pacietīgs, viņa sots nāks. Un ir Pētera vēstulē teikts, ka cilvēki domā, ka viņš ir slings vai laisks, ka viņš nedod vēl šo sodu, kur tad ir viņa nākšanas diena, kā viņi saka. Bet viņš saka, ka tas ir tāpēc, ka viņš ir pacietīgs, tāpēc, ka viņš negrib, lai neviens pazustu, bet lai visi nāktu un nožēlotu. Bet viņš nāks, un viņš ir teicis, ka viņš nāks. Un Bībele ir pilna patiesībā ar atsaucēm par to, kur viņš nāks. Es domāju, ka daudzas tādas, kuras pat es neesmu pamanījis, līdzīgā veidā kā par Jēzus nākšanu. Vecajā derībā no sākuma līdz beigām bija pravietots par to, ka viņš nāks, un ka viņš nāks, un viņš pestīs pasauli, viņš mirs par grēkiem, un viņš būs šis pestītājs, glābējs. Bet arī par viņu otro nākšanu ir runāts caur caurēm.
Arī jaunajā derībā mēs lasām, gandrīz katrā vēstulē par to ir pieminēts. Viņš nāks tur ar visiem saviem svētajiem, viņš nāks ar eņģeļiem, vai viņš nāks tiesāt bezdēvīgos, vai viņš nāks iznīcināt šo zvēru vai kaut ko citu. Un tāpat arī Jesejas grāmatā un daudz kur citur. Un tādā raksturvietā Jesejas 66. nodaļā rakstīts, jo lūk, tas kungs nāks ar uguni un ar saviem ratiem kā viesuli. Atmaksāt savas dusmas ar niknumu un savu norājienu ar uguns liesmām. Tātad viņš nāk un viņš tiesā pasauli. Un tur rakstīts, jo ar uguni un ar viņa zobenu tas kungs tiesāsies ar visu miesu. Un tā kunga nokauto būs daudz. Viņš arī saka, tur piemin dažādas lietas, dažādas grēkus, ko viņi dara. Un viņš saka, un es likšu zīmi starp tiem, un es sūtīšu tos, kas no tiem izbēg pie tautām uz Taršišu, Pulu un Ladu, kas velk loku uz Tubalu un Javanu, un uz salām, kas nav dzirdējušas manu slavu, nedz ir redzējušas manu godību, un tie paziņos manu godību starp pagāniem. Viņš arī teica, ka tas nāks, ka es sapulcināšu visas tautas un mēles, un tie nāks un redzēs manu godību. Kad Dievs nāks un viņš savā niknumā un ar savām dusmām un ar šiem uguņiem un zobenu tiesās. Un mēs skaidri saprotam, ka nav atšķirības starp to, vai rakstīts, vai Dievs nāks, vai Jērs nāks, vai Jēzus nāks, jo mēs zinām, ka tas ir viens tas pats. Bet tomēr mēs redzam, ka ir rakstīts vienā vietā, ka tas kungs nāks, citēt rakstīts, ka Dievs nāks, citēt rakstīts, Jēzus nāks, citēt rakstīts, ka Jērs nāks, bet tas ir viena un tā pati persona. Un šī troņa sēž viens un tas pats Dievs. Viņš nāk un viņš tiesā. Viņš nāk tiesā ar uguni un ar šo zobenu. Un šie zīmogi tātad viņi atver šo kopainu parāda. Un, kā es arī minēju, šīs nākamais, ko mēs redzēsim, ir šīs taures, un taures ir Bībelē vienmēr kā šis brīdinājums. Piemēram, Jērikai arī viņiem bija šis skaitlis 7 vairāk kārt parādās, kur viņai 7 dienas tika brīdināti ar taurēm par to, kas nāks, ka uz viņiem nāk šis milzīgais sots, un viņiem bija iespēja nožēlot, bet viņi nenožēloja, un tad viņi gāja bojā. Un taures tātad ir brīdinājums signāls pasaulē. Un tur mēs redzam, ka viss kaut kādas lietas nāk caur šīm taurēm, bet pēc tam ir šī viņa bardzība. Ka tas ir tas, no kā viņa bīstās pasaulē, ka Jēra bardzība nāk. Un tā parādās caur šīm 7 sērgām, 7 kausiem, jo 15. nodaļā rakstīts, un es redzēju citu zīmi, lielu un apbrīnojumu, 7 eņģeļus ar 7 pēdējām sērgām, jo tajās tiek piepildīta Dieva bardzība. Tad 7 pēdējās sērgas, visas pēc tā nekāda vairs mocība uz zemes nebūs, un rakstīts piepildīta Dieva bardzība. Jā, cilvēki pēc tam tiek iemesti ellē, un tas ir cita vieta, kur tas notiek, bet šeit, kad Dievs nāk un soda ar šīm mocībām tās pēdējās sērgas. Un kas tad saņem šo bardzību? Tas ir pēdējais, ko es varbūt šoreiz apskatīšu, bet, protams, mēs iesim tālāk tajās nodaļās. Kas tad saņem šo Jēra bardzību? Un tas, kā mēs redzam, ka tā ir šī zvēra valstība, un tie, kas ir zvēram paklausīgi un pieņem viņa zīmi. Piemēram, 16. nodaļā teikts, kur šiem eņģeļiem bija teikts, ejiet un izlējiet Dieva bardzības kausus pār zemi. Un pirmais gāja un savu kausu izlēja pār zemi, un riebīgs un grūts pušums krita uz cilvēkiem, kam bija zvēra zīme, un uz tiem, kas pielūdza viņa tēlu. Ir rakstīts arī, ka viņu pielūdza visi, kas nebija rakstīti dzīves grāmatā. Tad, principā, šī bija globālas mocības. Tas vairs nebija par 1/3 daļu vai 4 daļu vai kaut kā citādāk, kā tur citās vietās, bet tas bija praktiski pār visu zemi, izņemot tos, kuri ir rakstīti dzīvības grāmatā, par visiem, kam bija šī zvēra zīme. Un arī citēt, tur mēs redzēsim, ka šīs mocības nāk jau pār visu zemi. Visa jūra vai visa zeme, un tādā veidā aprakstīts. Un 5. eņģelis izlēja savu kausu uz zvēra krēsla, tātad specifiski uz zvēra krēsla nāk šīs mocības. Un viņa valstība bija pilna tumsas, un tie koda savās mēlēs sāpju dēļ. Tātad specifiski izlēc tieši uz zvēra valstību, uz to, kur viņš pārvalda. Un līdzīgi kā tas bija ar faraonu, kad Dievs sodīja faraonu un visu viņa tautu un viņa kalpus, viņa valstību, izrēlieši tika pasargāti. No visām mocībām izrēlieši tika pasargāti.
Un arī tie, kas Dievam paklausīgi, viņi tiks pasargāti. Arī tajā reizē tas bija brīnums, kā šajā Eģiptē varēja būt tumsa 3 dienas, tāda, ka viņi varēja sajust to tumsu, bet rakstīts Izraēla mājokļos bija gaisma. Tas bija brīnums. Dievs savējos pasargāja visā tajā. Un tātad šīs bardzība, kas nāk pār zemi, šī jēra bardzība, tā nav pār mums, kas esam viņam paklausīgi. No tās bīstas tie, kas ir viņam nepaklausīgi un pielūdz šo zvēru. Un arī 14. nodaļā pirms tas parādās ir rakstīts par šo bardzību, un 3. eņģelis tam sekoja sacīdams ar skaļu balsi. Ja kāds pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa zīmi savā pierē vai savā rokā, tas dzers no Dieva bardzības vīna, kas tiek izlietas nesajaukts viņa apskaišanas kausā. Un viņš tiks mocīts ar uguni un cēru svēto eņģeļu klātbūtnē un jēra klātbūtnē. Tad viņš saka, ka tie, kas pieņem zvēra zīmi, pielūdz zvēru, kalpo zvēram, ka tie saņem šo jēra bardzību, kas nāks. Un tad, kad šīs debesis atverās, saritinās un zvaigznes krīt un viss pārējais, tas nav pār mums, mēs tiekam pasargāti, jērs mūs pasargā savā tūmā, un mēs patiesībā varam ņemt daļu šajā tiesā, ko mēs arī redzēsim tālāk. Jo rakstīts, kas nezināt, ka svētie tiesās pasauli.